Visiem privātajiem aktīviem draud risks nākamajā finanšu krahā kļūt par dažu lielo privāto banku īpašumu. Lai nodrošinātu šādu totālo atsevināšanu aiz sabiedrības muguras, ir izmainīti likumi gan valsts, gan starptautiskajā mērogā. Deivids Vebs, augsta ranga finanšu iekšējās informācijas sniedzējs, savā nesen publicētajā grāmatā Lielā atņemšana, jeb The Great Taking, skaidro un dokumentē to, kā tas varēja notikt. Un ir vēl sliktāk. Visu laiku postošākais finanšu krahs jau stāv pašā durvju priekšā. Runājot skaidrā tekstā, ik viens drīzumā var zaudēt visu, taču Deivids Vebs saskata arī kādu iespēju un piedāvā īstenojumu izeju. Noskatieties viņa prezentāciju. Mans vārds ir Deivids Vebs. Es dzīvoju Stokholmā, Zviedrijā. Es pārvaldīju sabiedriskās valsts akcijas un pēc tam hedge fondus. Laikā pēc Āzijas finanšu krīzes un pirms dotcom burbuļa un tā plīšanas. Būdams zēns, es biju liecinieks Klīvlendas rūpniecības sabrukuma sākumam, un es uzaugu ar iekšēju nepieciešamību saprast, kas mūs iznīcināja. Jo manu ģimeni, kas pirms tam bija ļoti laimīga, labvēlīga ģimene, tas skāra dziļi, un tas burtiski iznīcināja vietu, kurā es uzaugu. Tāpēc es nolēmu studēt ekonomiku un finanses. Man šķiet, ka es esmu atšķirīgs no citiem cilvēkiem šajā finanšu pasaulē, jo man patiesībā nerūp nauda. Man vienmēr ir bijusi svarīga izpratne par lietām, un tas patiesībā deva man priekšrocības. Es sapratu lietas, ko citi cilvēki nesaprata. Tad, 2008. gadā, es biju liecinieks pirmajam brokeru dīlera bankrotam. Mani šokēja tas, ka šī brokeru dīlera klientu konti tika ieskaitīti brokera bankrota masā, kas iepriekš nekad nebūtu bijis iespējams. Visā vērtspapīru pastāvēšanas vēsturē tie vienmēr ir bijuši personiskais īpašums. Tāpēc es sāku pētīt, kas te varētu būt mainījies. Es atklāju, ka tas ir noticis tāpēc, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir notikušas izmaiņas vienotajā tirzniecības kodeksā. Tas bija mainīts visos 50 štatos. Tas nebija darīts federālā līmenī, bet tas bija izdarīts klusi, ilgākā laika periodā. Un lai tam nepievērst uzmanību. Tas radīja jaunu juridisko konstrukciju attiecībā uz drošības prasību. Pēc tam 2005. gadā Amerikas Savienoto valstu bankrota tiesību aktos tika ieviestas izmaiņas, kas radīja tā saukto drošības ostu. Tas atkal izklausījās labi, bet drošības osta nozīmē, ka nodrošinātajiem kreditoriem ir droša osta, lai pārņemtu klientu aktīvus, un ka viņi var būt pilnīgi droši, ka saņems klientu aktīvus pat krāpšanas gadījumā. Tikai vislielākās bankas ir pilnvarotas pārņemt klientu līdzekļus. Tāpēc tās nevēlas, lai kāds iejauktos un kaut ko ņemtu. Tās drīkst ņemt tikai sev. Sistēma ir mainīta tā, ka īpašumtiesības tiek pārceltas augstākā līmenī un tiek turētas komplektētā veidā, jo īpaši krīzes laikā, lai apmierinātu nodrošināto kreditoru sistēmas prasības. Kad tas tiks īstenots, cilvēki, kuri uzskatīja, ka ir nodrošinājušies tostarp vismodernākās iestādes un pensiju fondi, vairs nebūs aizsargāti. Nodrošinātie kreditori pārņems visas pamatā esošās akcijas un aizdevumu obligācijas, tādējādi iegūstot kontroli pār visiem publiskajiem uzņēmumiem. Viņi to ir izstrādājuši tā, lai varētu pārņemt šīs lietas. Viņi var paņemt visus vērtspapīrus, kā nodrošinājumu, pat to cilvēkiem un uzņēmumiem, kuriem pret tiem nav nekādu kredītu, bet kuriem viss pieder skaidri un gaiši. Ļaujiet man minēt piemēru kā analoģiju, lai ilustrētu šī procesa šausmas. Jūs iegādājaties automašīnu un samaksājiet par to skaidrā naudā. Jūs domājat, ka esat ļoti konservatīvs. Jums nav nekādu parādu par automašīnu. Taču jums, nezinot, dīleris turpina kontrolēt jūsu automašīnu kā ķīlu. Jums par to netiek pateikts. Dīleris izmanto jūsu automašīnu un visas pārējās automašīnas, ko viņš pārdod kā nodrošinājumu saviem aizdevumiem un savam biznesam.
Tagad dīlers bankrotē, un tikai noteiktiem, nodrošinātajiem kreditoriem ir tiesības nekavējoties bez jebkādas tiesas pārbaudes piedzīt jūsu automašīnu un visas automašīnas, ko dīlers jebkad ir pārdevis. Kad es to stāstu cilvēkiem, viņi uztrauc par savām automašīnām. Runa nav par jūsu automašīnu. Tā ir analoģija tam, kas notika. Tas ir daudz sliktāk nekā tad, ja runa būtu tikai par jūsu automašīnu, jo runa ir burtiski par visu vērtspapīru kompleksu visā pasaulē. Tātad, tā nav jūsu maksātnespēja, kas izraisa jūsu aktīvu zaudējumu. Tā ir to cilvēku maksātnespēja, kuri slepeni izmantoja jūsu vērtspapīrus kā savu īpašumu, jums par to nepaziņojot un to neatklājot. Tas ir sarežģīts stāsts. Tātad, jā, viņi mainīja likumu. Viņi mainīja vienoto tirdzniecības likumu kodeksu. Tas notika no 1994. gada. Tātad, bija plāns, kas tika īstenots gadu desmitu laikā, lai to panāktu. Pēc tam tika uzsākts saskaņošanas process, lai šo modeli ar likumu nostiprinātu tiesību aktos visā pasaulē, un viņi to darīja ar Eiropas Savienības starpniecību. Pirmo reizi ES dokumentos par to ir runāts 2002. gadā, kad šis process sākās pēc dotcom bankrota. ES izveidoja tā saukto juridiskās drošības grupu. Un arī tas izklausās pēc labas lietas. Taču tas nozīmē juridisko drošību nodrošinātajiem kreditoriem, lai apķīlātu un atņemtu klientu aktīvus. Tā ir kā monopola spēle, kurā visa nauda no visām uz galda esošajām figūrām tiek novirzīta atpakaļ uz banku. Un tad viņi saka, sāksim jaunu spēli. Mēs sākam ar to, ka mums ir viss, bet jums nav nekā. Vai jūs vēlaties kaut ko aizņemties? Un tieši tāda būs CBDC valūta. Cilvēkiem būs ļoti grūti pretoties CBDC izmantošanai, jo viņiem burtiski nebūs par ko paēst. Tieši tāpēc ir tik svarīgi jau laikus informēt sabiedrību, lai cilvēki saprastu, kas notiek, un lai cilvēki varētu iesaistīties līdz pat sistēmas augstākajiem līmeņiem. Tam ir potenciāls mobilizēt ļoti spējīgus cilvēkus līdz pat sistēmas augstākajiem līmeņiem. Tā ir potenciāls apvienot cilvēkus pret šo sistēmu. Tātad čūska ir galva, bet tā neko nespēja darīt pati. Tā paļaujas uz muskuļiem zem čūskas galvas, kas visu dara tās vietā. Un daļa no uzdevuma ir uzspiest šo apziņu šiem muskuļiem apakšā. Tāpēc ikvienam ir jāiesaistās, tostarp cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņiem ir vara un ka viņi var kaut ko mainīt. Un tas jādara likumīgi. Par to ir jācīnās ar likumīgiem līdzekļiem. Iedomājieties, kas notiktu, ja par to uzzinātu tiesneši svarīgos amatos, prokurori. Nekad nav pētīts, kā šo krāpšanas sistēmu varētu likvidēt. Un būs veidi, kā to izdarīt, jo tā ir tikai konstrukcija.